mēs tā lēnām nonākam no konceptuālām lietām līdz absolūti konkrētām, un es pieļauju, ka tas ir tas, kas jūs klātesošos interesē visvairāk. Ko tad nozīmē gal galā šī agrīnā diagnostika, šis skrīnings, kā tas izskatās, kas ir jādara, kāda ir procedūra un cik tas ir pieejams vienkāršam cilvēkam, kurš jau varbūt sasniedz šo 50 gadu slieksni. Par to tad tagad es ļoti ceru, ka detalizēti jums pastāstīs Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenta dr. Līga Kozlovska. Lūdzu. Paldies. Cienījamā ministre, cienījamie kolēģi un cienījamie žurnālisti. Tātad mans šodienas uzdevums, runājot par šo ļoti svarīgo tēmu, vairāk runāt par ļoti tādām praktiskām lietām. Praktiskām un cilvēcīgām. Cilvēcīgām no vienas puses īpaši es gribētu teikt arī tādēļ, ka kolorektālais vēzis, tāpat kā dzemdes kakla vēzis, tāpat kā krūtsvēzis, vīriešiem arī piedošana prostatas vēzis, tās ir tādu orgānu saslimšanas, par kuriem pacienti runā ļoti nelabprāt. Šīs konsultācijas no ģimenes ārsta puses arī prasa gana lielu psiholoģisko spēku un arī zināšanas, kādā veidā izprasīt par pirmajiem simptomiem un aicināt dabiski uz profilakses programmām, jo šie jautājumi ļoti intīmi un arī konsultācijai jābūt konfidenciālai. Pirms īsāku par testa, teiksim, tīri to praktisko norisi, gribētu pateikt, ka no Veselības ministrijas jau no pagājušā gada ir tātad atbalstītas šīs 3 skrīninga programmas. Skrīninga programma tā ir īstenībā profilakses programma, lai agrīni atklātu kādu vēzi, ja, šī gadījumā vai nu mūsu valstī tātad akceptētas ir 3 šīs programmas, lai agrīni atklātu krūtsvēzi, lai agrīni atklātu vai nu zarnu, kolorektālo vēzi un tāpat arī dzemdes kakla vēzi. Runājot par dzemdes kakla vēža atklāšanu, pats pirmais posms, pirmais etaps, pie kā jāgriežas pacientam, tas ir ģimenes ārsts. Un šīs programmas, kas ir no valsts tātad akceptētas un finansiāli atbalstītas, tas nozīmē, ka pie ģimenes ārsta griežoties tieši ar šo jautājumu, ļoti specifisko tātad pacients saka, es gribu doktorīt pārbaudīt savas zarnas uz vēzi. Tas jautājums būtu ļoti vienkāršs. Var arī var prasīt arī, es gribu pārbaudīt noteiktu, piemēram, iziet savu skrīningu programmu. Tas kuram pacientam ir zināšana, bet rezultāts būs vienalga viens. Ģimenes ārstā tad šo konsultāciju un šo testu veidu bez maksas. Ja bija tāds jautājums arī šodienas radio raidījumā, kādā gadījumā ir jāmaksā šī pacienta iemaksa viens lats. Ja pacients ir, piemēram, griezies pie ģimenes ārsta un griezies pamatā ar saslimšanu, kādu citu slimību, bet ģimenes ārsts šajā laikā var arī piedāvāt konsultāciju par šīs testa veikšanu. Tādā gadījumā droši vien tas lats būs par to citu slimību, kā pacienta iemaksa. Kādēļ šis testiņš ir ļoti svarīgs? Tādēļ, ka ļoti vienkārša metodi var noteikt, līdzdarbojoties gan pacientam, gan ģimenes ārstam, agrīni var noteikt tā saucamās slēptās asinis veicekļus izkārnīgumos. Ir tāda lieta, ka pacienti par šo lietu kautrējās runāt. Ir arī tā, ka, teiksim, tā kā šī programma mums ir jauna, viena arī ģimenes ārstu daļa par šo lietu nezin pietiekoši kompetenti, jāsaka atklāti, jo to rāda skaidri, ka no 1356 Latvijas ģimenes ārstiem tikai 423 ģimenes ārsti veic šos testus paši. Tas nozīmē, ka tātad nedaudz vairāk kā 1/3 daļa. Un tātad, ja valstī pagājušo gadu ģimenes ārsti ir veikuši 40 830 šos testus, no kuriem ir drusku vairāk kā 1000 bijuši pozitīvi, tad es gribu teikt, ka šie skaitļi nav sevišķi iepriecinoši, lai neteiktu, ka viņi ir īstenībā dramatiski. Jo tā cilvēku daļa, kas mums būtu jāapseko, tie ir 800 000 iedzīvotāji virs 50 gadiem.
800 000, tātad virs 50 gadiem, un to nosaka tātad šie ministru kabineta noteikumi 1046, ka katram cilvēkam virs 50, sasniedzot 50 gadu vecumu, būtu jāgriežas viendienas gadā pie ģimenes ārsta uz šo testa analīzi, lai pārbaudītu, pārbaudītos, vienkāršāk runāt uz zagnu vēzi, un tātad jāveic šis testiņš. Kādēļ tas jādara katru gadu? Tādēļ, ka šīs slēptās asinis pirmajā gadā var arī ļoti agrīnā stadijā šajos testiņos neparādīties. Un vienīgi katru gadu veicot šo analīzi, veicot šo pārbaudi, var, teiksim, dinamikā arī, teiksim, šo lietu agrīni konstatēt. Kādēļ es saku par šo, kādēļ tik varbūt maz arī ģimenes ārsti ar šo lietu nodarbojas? Viena lieta, ka joprojām tātad nepietiek varbūt informācijas, zināšanas, un šis jaunais screening tests ir tātad sācis strādāt tikai pagājušā gada janvāri. 2008. gadā tika iesākta šī programma, tā kā neorganizētais, bet neorganizētais skrīnings, un profesors Lejē ļoti daudz darījis gan ģimenes ārstu apmācībā, gan iedzīvotāju apmācībā. Un tad, jāsaka, 2008. gadā brīnumaini, bet šie skaitļi bija lielāki. Ja, kā jau es teicu, pagājušo gadu bija šie 40 000 veiktie testi, 2008. gadā bija gandrīz 42 000. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams nepārtraukts izglītošanas darbs gan ģimenes ārstiem, gan pacientiem. Un tikai kopdarbojoties var šo rezultātu sasniegt. Pie ģimenes ārsta griežoties pacients, tātad ar šo jautājumu es gribu pārbaudīties uz šo zagnu vēža pārbaudi, kaut arī vienkāršoti runājot. Pie ģimenes ārsta tātad viņš saņem konsultāciju. Kādā veidā veikt šo testiņu. Vēlāk jūs, jāsaka, cienījamie žurnālisti, šo testiņu arī visi saņemsiet. Katram pacientam pie testiņa es vēl, kā ģimenes ārsts, dodu arī tādu rakstisku informāciju, kādā veidā šo testu veikt, bet pirms tam es ļoti vienkāršā valodā izstāstu, kā tas ir jādara. Kādēļ šis tests ir konfidenciāls un kādēļ to varētu veikt arī felčeris vai māsa, bet lielākā bēda ir tāda, ka felčeris vai māsa tieši strādā pacientu uzgaidāmajā telpā. Un tur ir apkārt arī citi pacienti. Tas nozīmē, ka šī konsultācija, kā jau es teicu, ir ļoti konfidenciāla un katram pacientam ir nedaudz savādāka. Jo par vēdera izēju īstenībā neviens īpaši runāt negrib, pats no sevis. Vispirms jau ģimenes ārsts izstāsta tātad, ko viņš šajās 3 dienās veicot testu drīkst ēst un ko nedrīkst ēst. Viņam ir jāēd pilnvērtīgs ēdiens, šķiedra vielām bagāts uzturs, dārzeņi, pilngraudu maize, biezpiens, arī kartupeļi, arī nedaudz par gaļu. Bet runājot par gaļu, gribu teikt, ka īpaši akcentēt, ka šajās 3 dienās, kamēr veic testu, nevar ēst jēlu gaļu, nevar ēst asinsdesas, nevar ēst zeles saturošos preparātus un nevar arī lietot asins tā saucamos šķidrinošos preparātus. Tas ir aspirinu vairāk kā 1 gramu dienā un arī, teiksim, ja cilvēkam ir operēta sirds un viņš lieto tātad orfarīnu, kā jau minēju, asins šķidrinošo preparātu, tādā gadījumā arī šis tests lielākajā daļā būs ļoti pozitīvs. Pēc Eiropas valstu pētījumiem ir noteikts, ka 7% no visiem testiem var būt pozitīvi, un tikai no 50% no šiem viltus pozitīva, no visiem pozitīvajiem ir 50% viltus pozitīvi, un 50% var būt, jāsaka, tiešām jau norādīt uz nopietnu